Air Baltica izpilda ne tikai regulāros reisus uz 60 galamērķiem, bet arī čarterreisus visā Eiropā un Skandināvijā. Mums par lielu nožēlu šī rīta reisa no Oslo uz Krētu aizkavējās par vairāk nekā 4 stundām, jo diemžēl apkalpe netika pielaista pie reisa izpildīšanas. Sākotnējās pārbaudēs tika konstatēts, ka ir aizdomas par alkohola klātbūtni, un šobrīd tiek veikts ļoti rūpīgas medicīniskas pārbaudes 4 no 5 apkalpes locekļiem, lai pārliecinātos par to, kāds ir alkohola līmenis asinīs. Drošība ir mūsu numur 1 prioritāte, un mēs darīsim visu iespējamo, lai drošību garantētu. Mēs, kā Air Baltica, esam ļoti pateicīgi Norvēģijas lidostas un arī policijas pārstāvjiem, kuri mums palīdz iedzīvināt un garantēt šos drošības principus. Mēs šobrīd ārkārtīgi rūpīgi izmeklēsim to situāciju. 4 no apkalpes locekļiem ir uz laiku atstādināti no pienākumu pildīšanas līdz izmeklēšanas pabeigšanai. Un tad, kad izmeklēšana būs pabeigta, mēs varēsim pieņemt lēmumu par to, vai ir nepieciešama papildus drošības soļi vai papildus drošības pasākumi. Air Baltica atvainojas mūsu norvēģu pasažieriem, kas bija plānojuši doties atvaļinājumā un kuri aizkavējās. Mēs esam gandarīti, ka mēs varējām piedāvāt viņiem rezerves apkalpi, un viņi jau šobrīd ir ceļā uz savu atpūtas galamērķi Krētu.